Uzklausīsim Dieva vārdu. Nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zāgļa rok un zog. Bet krājiet savu mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zāgļi nerok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas gaismeklis ir acis. Ja tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acis ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja no gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik liela tad ir pati tumsa? Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Lūksim. Nāc, kungs, svētais gars. Nāc un vadi mūs, lai mēs šodien izprotam tevis iedvesmotos vārdus, jo tavu vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šajā Mateja evaņģēlija tekstā mēs lasām kādu īpašu mācību. Kādu mācību, kas nav raksturīga nevienai pasaulīgai mācībai mūsdienās. Jo tā māca krāt dārgumus nevis šai valstī, nevis šai sabiedrībai vai ekonomiskās iekārtas uzturēšanai, bet gan debesu valstībai. Tā māca uzglabāt savas dzīves augļus debesu valstībā. Cik neparasta doma. Daudz un dažādas domas vienmēr veido kādas cilvēku grupas, kādas domu biedru grupas. Bet šīs neparastās Dieva vārda patiesības, kuras izklāsta Jēzus, tās apvieno milzīgas cilvēku masas visā pasaulē, padarot kristietību par lielāko ticību pasaulē, pēc ticībai piederīgo skaita. Bet nevis tāpēc, lai apvienot kādus gudrākus cilvēkus un nostatītu tos pret kādiem nesaprātīgākiem. Bet tāpēc, ka šīs Jēzus izklāstītās Dieva vārda patiesības mudina cilvēkus sanākt kopā, rūpēties par neaizsargātākiem, rūpēties, ka Dieva vārds tiek sludināts. Un, protams, tās vajag mūs rūpēties vienam par otru. Un arī ne tāpēc, ka mēs kā cilvēki ne par ko negribam rūpēties par citiem, bet tāpēc, ka tas ir ierakstīts mūsu dabā. Tas ir tas, ko Dievs bija domājis ar mums. Dievs teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Dievs rada cilvēku kā radību, kas ilgojas pēc citiem cilvēkiem, kuram ir nepieciešami citi cilvēki. Jēzus mācīja, ka ticīgajiem savus ticības darbus ir jāizteno kopīgi. Ticīgajiem ir jāveic savu ticības ceļu draudzē,
lai kopīgi tie veiktu Dieva darbus šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Ka pasaule redz, ka šeit ir kas īpašs, ka šeit ir kas tāds, kas nav pasaulē, ka šeit ir kāds spēks, kas dod ticīgajiem tādas kvalitātes, kuras cilvēki nerod pasaulē. Jau senās kopienas, kas veidojās ar tādiem ticības tēviem kā Ābrahāms, Īzaks vai Jēkabs, tās klīda pa tuksnesi ir kā tādi bezpajumtnieki, bet tajā pašā laikā ļoti bagāti, gan materiāli, gan garīgi. Tas bija senās pasaules ticīgo kopienas, kuras attīstījās un ieguva tādus apzīmējumus kā Dieva tauta vai svēta priesteru saime. Cilvēku grupu, kas visu savu dzīvi vada Dievu. Un kad vecās derības draudze atkārtoti zaudēja uzticību savam īpašajam aicinājumam vadīt savu dzīvi ar Dievu, vecās derības pravieši lika visu cerību uz mazu cilvēku grupu, kas palika uzticīgi. Pravieši tos nosauc par atlikumu, kas paliks uzticīgi līdz nāks Kristus un izvilks Dievu tautu no tā nožēlojamā stāvokļa. Pravietis Jesaja pravietoja: tajā dienā būs tā: Izraēla atlikušie, tie no Jākaba nāma, kas izglābušies, vairs neglaudīsies pie tā, kas viņus sita, bet uzticīgi glaudīsies pie Kunga, Izraēlas svētā. Bet kad nāca Kristus, viņš vairs nerunāja par kādu atlikumu. Viņš runāja par jaunu Dieva tautu. Jēzus veidoja jaunu Dieva tautu, par ko apostols Pāvils rakstīja Efeziešiem: tagad jūs vairs neesat svešanieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelt uz apostoļu un praviešu pamata. Tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Vai tā bija nejaušība, ka Jēzus izvēlējās tieši 12 tuvākos mācekļus? Protams, ka nē. Tāpat kā Dieva tauta veidojās no Ābrahāma, Izāka, Jākaba un viņa 12 dēliem. Tālāk no šiem 12 Jākaba dēliem visa Izraēla tauta tika sadalīta 12 ciltīs. Tāpat arī Jēzus veidoja jaunās derības kopienu no 12 apostuļiem, kas no Jēzus mācījās dzīvot. Mācījās dzīvot ar viņu kopienas centrā. No šiem 12 apostuļiem Jēzus veidoja jaunu Dieva tautu. Kā Pāvils rakstīja, Dieva saimi.
kas uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata. Un tās stūrakmeņs ir Jēzus Kristus. Jēzus teica saviem 12 apustuļiem: patiesi es jums saku, jūs, kas man esat sekojuši, tad, kad viss būs atjaunots, un cilvēka dēls sēdēs savā godības tronī, arī jūs sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesāsiet 12 Izraēla ciltis. Un tiesāt šeit nozīmē arī pārvaldīt. Apustuļi ir pirmie jaunās derības draudzes tēvi. Un tāpēc nav brīnums, ka tad, kad Jūda Iskarijots nodeva Jēzu, un izdarīja pašnāvību, apustuļi iecēla citu apustuli Jūdas vietā. Jēzus bieži nelietoja vārdu baznīca, jo tas neglābjami asociētos ar tā laika sapratni par vecās derības draudzi, sinagogu un tās likumiem un tradīcijām. Bet Jēzus deva jaunus likumus, jaunas baušļus, kas balstīts savstarpējā mīlestībā un mīlestībā uz Dievu. Šo jaunās derības kopienu kopā vienos kopīgs garīgums, vienots modelis attiecībās ar Dievu. Šo attiecību modeli ar Dievu varētu noformulēt: tās ir Dieva žēlastības, dāvanu saņemšanas un pateicības attiecības, kur pats Jēzus ir kā gans, kas zina visu, kas viņa ganāmpulkam ir vajadzīgs. Viņš vada ticīgos pretī Dievam un viņa valstībai, kur Jēzum ir visa autoritāte teikt: nebīsties tu mazais ganāmpulciņ, jo jūs stāviem labpatīcis dot jums valstību. Un šajā Mateja evaņģēlija tekstā, ko es pirms tam nolasīju, Jēzus atklāja kādas idejas, kuras raksturīgas šai viņa jaunās derības kopienai, draudzē. Proti idejas par to, kas ir kopienas vienojošais dārgums, gala produkts, tas, kas tiek uztverts kā vērtība. Un tas ir līdzīgi kā bišu stropā, kur bites krāj medu. Medus ir bišu stropa ražotais gala produkts. Medus ir bišu stropa dārgums, kur bites ir gatavas sargāt par katru cenu. Bet tajā pašā laikā medus ir bišu stropa barība, kas uztur bišu stropu pie dzīvības. Gan medus krāšana, gan sargāšana notur bišu stropu pie dzīvības. Un tāpat arī Jēzus mūs māca uzkrāt dārgumus debesīs, kur būs mūsu dārgumi. Tur būs arī mūsu sirds. Tādā nozīmē, ka to, ko mēs vērtējam visaugstāk, tur mēs esam gatavi ielikties ar visu savu dvēseli. Prātu, gribas spēku un emocijām. Šie dārgumi mūs arī uzturēs pie dzīvības. Un kas vēl ir ļoti labi, uzkrājot dārgumus debesīs,
tām netiek klāt zāļi. Nec kodas, nec rūsa, nec citas lietas, kas mums varētu sagādāt lērumu stresi. Šī dārguma reizi uzkrāti, tie tur paliek drošībā. Par to vairs nav jāsatrauc. Bet kas ir šie dārgumi? Ko Jēzus bija domājis ar dārgumu krāšanu debesīs? Kā tas atšķiras no dārgumu krāšanas pasaulīgās lietās? Tas ir tas, ar ko mēs tagad centīsimies tikt skaidrībā. Vienā citā rakstvietā Lūkas evaņģēlijā Jēzus stāstīja šādu līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Un viņš sāk pie sevis spriest. Ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzēr un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Tā notiek tām, kas krāj tikai sev, bet ne to bagāts Dievā. Bet kā mums kļūt bagātiem Dievā? Kā mums iegūt bagātību debesīs? Viens ir skaidrs. Tas nav tā, kā kad cilvēks kļūst bagāts šajā pasaulē. Jēzus jautā, ko tu darīsi ar visu to bagātību? Bagātnieks atbild, es celšu lielākus šķūņus, lai es varētu vairāk tajās sakrāt. Un pavisam drīz man vairs nebeidzēs strādāt vispār. Es varēšu atpūsties, ēst smalkus ēdienus, dzert izsmalcinātāko vīnu un līksmot, cik uziet. Baudīt visu, ko vien par naudu var nopirkt. Bet kuru katru brīdi var notikt tas, ko tu nekad mūžā neiedomātos? Un ja rīt jau ir jāmirst, tad kam piederēs visas tās bagātības? Tad nāksies stāvēt Dieva priekšā un izrādās, ka tur tev nav pilnībā nekā. Ko tad? Jēzus saka, tā notiek tiem, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Labi, pieņemsim, ka bagātais muļķis pēkšņi nāk pie prāta un grib kļūt bagāts Dievā. Tad viņam visu to naudu būtu jādod Dievam. Dievam jau tā viss pieder. Viņam nevajag tavu naudu. Kas vēl atliek? Varbūt kāds teikt, ka Jēzus vispār ir pret naudu. Vispār pret to, ka kāds kļūst bagāts. Bet Dievs nav pret naudu. Ja mēs pameklētu arī citur, kas Bībelē teikts par naudu,
tad tā aina var pavērsties pavisam citādāk. Pirmajā laiku grāmatā pierakstītajā Dāvida lūgšanā ir šādi vārdi. Bagātība un gods no tevis, Dievs. Kā arī Salamana pamācībās rakstīts, alga par pazemību, par kunga bijāšanu, bagātība, gods un ilgs mūžs. Vecajā derībā nereti bagātība tiek asociēta ar Dieva svētību. Kad cilvēks iemantojas Dieva gudrību, kad rīkojas ar bijību Dieva priekšā, kad cilvēks ir sasniedzis garīgu briedumu, tādu pavada bagātība, jo viņa rīcība nes augļus. Izdošanās tādu pavada visā, ko viņš dara. Lai gan maz te ir Dieva žēlastības, tik vien Dieva likums un pārmācība. Tomēr tas strādā. Līdzīgi kā universālais likums, ko sēsi, to pļausi. Bet kāpēc tad Jēzus tik slikti izsakās par stāvokli, kurā cilvēkam ir daudz naudas, daudz bagātības? Tāpēc, ka bagātība ir bīstama lieta. Ja tev naudas nav, bet pēc tās dedzīgi kāro, nauda tev nenāks par labu. Ja esi bagāts, un naudas tev ir pa pilnam, un tu paļaujies uz savu naudu, uz savu stāvokli, tad vienalga, vai tev viņi ir, vai tev viņas nav. Šā vai tā, nauda tev nenāks par labu. Nevelti Jēzus teica, patiesi es jums saku, bagātam būs grūti ieiet debesu valstībā. Vēl es jums saku, vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Redziet, naudai pašai par sevi nav nevainas. Problēma ir pašā cilvēkā. Kad viņš saskaras ar to ietekmi, kuru rada daudz naudas. Jēzus par šo problēmu runāja, pielīdzinādams cilvēkam, kuram tiek sludināts. Tas Dieva vārdu uztver, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. Bet kāpēc pasaulīga bagātība prasa tādu personības briedumu, tādu gudrību un pašdisciplīnu, lai spētu pārvaldīt lielu bagātību, ka tā mums nenāktu par ļaunu? Tāpēc, ka bagātība paver iespējas, kuras pirms tam cilvēkam bija liektas. Un apostols Pāvils par šo lietu ļoti trāpīgi izteicās, rakstot 1. vēstulē Timotejam. Kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iedībās. Tas viss iegrūst cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Kādēļ cilvēks tik ļoti alkst pēc bagātības? Tādēļ, ka bagātība dod ilūziju, ka tiek apmierināta tik izšķiroša cilvēka vajadzība, drošība. Otrā ilūzija ir, ka ar bagātību cilvēks iegūst pieņemšanu,
Cits varbūt arī iekrīt trešajā ilūzijā, ka ar bagātību tas iemanto mīlestību. Cik zīmīgi, ka tieši šīs trīs vajadzības – drošība, pieņemšana un mīlestība – ir tās, kuras Dievs vēlas dot cilvēkam attiecībās ar viņu. Dievs šīs vajadzības ir ielicis cilvēkā, lai cilvēks iegūtu piepildījumu attiecībās ar Dievu. Bet cilvēkam ir daudz vieglāk apmierināt šīs vajadzības, lietojot kaut ko taustāmu, kaut ko redzamu, nevis kaut ko tādu, ko satver tikai ticībā. Tādēļ Jēzus teica, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Citiem vārdiem, jūs nevarat kalpot mantai, kas ieņēmusi Dievu vietu. Mēs neglābjami katru dienu saskaramies ar šo universālo preču un pakalpojumu vērtību naudu. Tā ir liela mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Prast ar to rīkoties, prast to gudri izlietot, prast to neizšķiest. Tā ir ārkārtīgi svarīga daļa no mūsdienu cilvēku dzīves. It sevišķi tiem cilvēkiem, kas dzīvo pilsētā, kas ir spiesti dzīvot pilsētas straujo dzīvesveidu. Kā mums sadzīvot ar naudu? Bet tajā pašā laikā dzīvot to ticības dzīvi, kuru māca mums dzīvot Jēzus. To ticības dzīvi, kura ir centrā jaunās derības kopienai. Jēzus veidotajai Dieva tautai. Mums ir jātop bagātiem Dievā. Ja tu vēlies kādā lietā būt bagāts, topi bagāts Dievā. Priekš kam tad cilvēkam ir vajadzīga nauda? Kā vien priekš tam, lai sajustos laimīgs, lai apmierinātu savas vajadzības. Rodi prieku un mieru Dievā. Kā Jēzus teica, es jums atstāju mieru. Savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas. Man ļoti patīk viens citāts no Mārtiņa Lutera vārdiem, kur Mārtiņš Luters nonāk pie svarīga slēdziena. Manī pašā tiešām ir diezgan daudz tāda, kas mani pazemo un atgādina, ka es neesmu nekas. Bet Dievā cilvēks tiešām var būt lepns. Un viņa dāvanas baudījums var priecāties, gavilēt un par tām lielīties. Kādas bagātības mums Dievs dod savā žēlastībā? Ja mēs vienmēr būtu atvērti saņemt šīs bagātības, cik bagāti mēs būtu? Rīkojies ar savu naudu tā, lai to redzams, ka Dievs ir tava bagātība. Kā? Redzi, kad cilvēks daudz naudas, kad viņš vēlas būt bagāts pasaules dārgumos, tad visa viņa rīcība, tas, kā viņš uzvedās, ar kādiem cilvēkiem viņš tiekas, kādu tēlu viņš sev taisa,
To cilvēks veido tā, lai cilvēks vairotu un sakrātu daudz naudas. Iegūt bagātību, tas prasīs daudz vairāk nekā tas sākumā varētu šķist. Tas prasīs tavu uzmanību, tas prasīs tavus nervus, tas prasīs tavu laiku. Tiešām, kā Jēzus teica, laicīgās rūpes un bagātība nomāc Dieva vārdu. Kā tad bagātība un rūpes nenomāks Dievu vārdu? Ja viss tavs laiks, visa tava uzmanība un viss, par ko tu domā, ir saistīts ar tavām darīšanām. Jēzus teica šādi: miesas gaismeklis ir acs. Un šeit ir jāsaprot, ko Jēzus bija domājis ar vārdu acs. Šeit tiek lietots sengrieķu valodas vārds, kas būtu tulkojams arī kā pasaules redzējums, kas praktiski izpaužas kā attieksme. Tas, kā tu šobrīd redzi pasauli tev apkārt, tas ir tavas miesas gaismeklis. Jēzus turpina: ja tava acs, tas ir pasaules redzējums, ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja tavā dzīvē dominējošā vērtība ir bagātība, ja viss, kā tu redzi apkārtējo pasauli, ir konstruēts naudas pelnīšanas un krāšanas kategorijās, tad visa tava miesa būs tumša. Tas ir līdzīgi kā tad, kad tu koncentrējies uz kādu lietu vai problēmu pietiekami ilgi, tad tā kļūst par visu tavu pasauli. Ja viss, par ko tu domā, ir savas darīšanas, kas sekmē naudas pelnīšanu, tā kļūst par visu tavu pasauli. Jēzus saka: ja nu gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik liela ir tad pati tumsa? Cik daudz mēs dosim vaļu tumsai mūsu dzīvēs, ja Dievs mums piedāvā staigāt viņa gaismā? Lai visa miesa būtu gaismas pilna. Tā vietā, lai koncentrētos uz bagātību, koncentrēsimies uz bagātību Dievā. Ja tu savā dzīvē vari koncentrēties uz Dieva vārdiem, uz lūgšanu, uz vakarēdienas saņemšanu, uz brāļu māsu sadraudzību, tad tava acs, tavs pasaules redzējums būs skaidrs, un visa tava miesa būs gaiša. Jo apkārtējā pasaule tev vairs nenomāks, un tu būsi bagāts ar tādu bagātību, kurai neviens cits netiek klāt. Tev būs tāda bagātība, par kuru tev nekad nevajadzēs raizēties. Un tiešām tu būsi bagāts. Daudz bagātāks par miljonāriem, kuru bagātības rūpes nospiež un laupa dievbērnību un patiesu dzīves prieku. Apostols Pāvils vēstulē romiešiem par šo problēmu rakstīja: netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs
tīkams un pilnīgs. Lai Dievs mūs visus svētī, ka šie Pāvila vārdi piepildas arī pie mums. Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas, un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība, un kādu godības bagātību iemanto viņa svētība. Lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem.